Labi. Esiet sveicināti Rīgas 25. vidusskolas Eiropas parlamenta vēstnieku skolas pirmajā podkāstu epizodē. Un šodien pie mums ir pulciņa koordinātore Rudīta Liepiņa. Sveiki, skolotāji! Sveiki! Varbūt tā iesākumā jūs varētu īsti pastāstīt par sevi, kas jūs esat, ko jūs darat brīvajā laikā, profesionālajā dzīvē, tā lai mēs varētu iesākt uz labas notas šo interviju. Kad būšu skolotāja, to es zināju jau 5 gadu vecumā. Jo, ja citas mani draudzenes spēlējās veikalā, spēlēja veikaliņu, tad es spēlēju skolu. Un mācoties pamatskolā, mana tuvākā draudzene stājās Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā. Protams, kad man arī radās interese, jo man zīmēšana diezgan labi padevās. Braucot ekskursijā uz Siguldu, es ierados, apskatījos Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, iesniedzu dokumentus, mammai nezinot, atbraucu uz iestāju eksāmeniem, dzīvoju pie krustmātes, un tā es sāku mācīties Lietišķās mākslas vidusskolā. Nobeidzot skolu, mani interesēja aiziet strādāt ne par mākslinieku, jo man nebija tik lielas dotības mākslā, lai es būtu mākslinieks. Mūs sagatavoja arī kā skolotājs, un es piekrītu skolotājas darbam. Bet skolotājas darbā, sākot strādāt, es sapratu, ka tūlīt vajadzīga augstākā izglītība, jo algas starpība tajā laikā parastam skolotājam ar speciālo izglītību vai ar augstskolas izglītību ir ārkārtīgi liela. Es iesniedzu dokumentus Mākslas akadēmijā uz mākslas vēsturi, bet tajā gadā nenoformējās grupa. Un man piedāvāja tos pašus eksāmenus uz Latvijas Valsts universitāti vēstures fakultāti. Tā kā man bija ļoti jauka skolotāja Puriņa Lietišķās mākslas vidusskolā, es piekritu, bet neteikšu, ka vēsture bija mans sapņu darbs. Skola bija mans sapņu darbs. Strādājot sākumā, es strādāju kā zīmēšanas rokdarba skolotāja un pionieru vadītājs. Man vienmēr ir interesējušas aktivitātes. Jau strādājot par pionieru vadītāju, es iesaistījos visās aktivitātēs, kādas bija tajā laikā pieejams. Var saukt mani par kolaborationistu, kā grib, bet tajā laikā tā bija komjaunatne. Es kļuvu par Maskavas rajona plēnuma locekli un sāku strādāt Rīgas skolēnu pionieru un skolēnu pilī par metodiskā kabineta vadītāju, bet arī turpināju strādāt skolā par skolotāju. Atkal varētu teikt, gan galvenokārt tas ir naudas jautājums, un arī laika jautājums, jo strādājot metodisko kabinetu vadītāju bija ārkārtīgi garas darba stundas. Arī vakarā darbi, tā kā es runāju vācu valodā, tad visas vācu grupas deva man vadīt, un tie bieži vien bija vakari, atpūtas vakari, kuras atgriezos mājās ļoti vēl, kas traucēja ģimenei, un arī ļoti salīdzinot ar skolotāju algu, tā bija uz pusi. Skolotājiem uzreiz uz pusi bija lielāka alga. Es piekritu pāriet uz skolu un strādāju ļoti īsu brīdi tagadējā Žaltoka vidusskolā. Tā bija Krievu latviešu skola, strādāju gan par direktoru vietnieku ārpusklases darbā, gan arī zinām periodu par direktoru. Bet šis te saimnieciskais un vadošais darbs nav manam raksturam atbilstoši. Un tad man pavēlējumējās ar to, kad mans dēls noformējās šeit Rīga 25. vidusskolā 10. klasē, un Ozols man piedāvāja, kad ir vajadzīgs skolotāji. Un tā es sāku strādāt šajā skolā. Un strādāju šajā skolā jau kopš 1980. gada. Vienmēr ir patikušas aktivitātes. Ar savu klasi vienmēr kaut ko mēģinājām darīt, organizēt, braukt, iet. Un tad, kad es redzēju, ka pēc Latvijas brīvvalsts nodibināšanas skolā
absolūti nebija nekādas aktivitātes, bet jaunieši vēlās būt ar kaut ko nodarboties un būt aktīvi. Un ja tu nedod viņiem pozitīvo lādiņu, tad viņi meklē vienalga ko. Un tad var gadīties arī tas, kad ir negatīvais. Es nodibināju politisko zinību klubu, kurš bija ļoti pieprasīts. Man bērni tieši tādā veidā prasīja, mēs skolotāji gribam jūsu klubiņā. Es saku, bet tā būs politika. Bet mēs darbojamies īsu brīdi, jo 2002. gadā jau mums bija iespēja nodarboties ar Eiropas lietām, jo mēs jau gatavojamies iestāties Eiropas Savienībā, un Žaneta Ozoliņa, tagad profesora pasniedzēja, kas arī mums tagad, kā Eiropas parlamenta vēstnieks skolai lasa lekcijas, kā reiz iedrošināja skolās dibināt Eiropas klubus, un atgriežoties mājās no šī semināra, mēs ar jauniešiem nolēmām, ka mēs savu politisko zinību klubu nosaucam par Eiropas klubu Eirooptimisti. Tā sākās mūsu darbs, viņš bija ļoti veiksmīgs. Man ir saglabātas gan avīzes, gan tā laika visi materiāli, gan arī mūsu pirmā balva, ar kura man ir ļoti, ļoti tuva 2002. gadā konkurss Ceļā uz Eiropu, jo to organizēja klubs Māja, toreiz vienotai Latvijai Eiropā, un mēs tikām pirmajā braucienā uz Parīzi. Mans mērķis šajā darbā bija gan iesaistīt jauniešus, gan pats galvenais man bija uzvarēt pirmo vidusskolu toreiz, nevis ģimnāziju. Un es ar savu 10. klasi mēs uzvarējām toreiz vidusskolu, 12. klasi. Mēs bijām ārkārtīgi lepni, mēs tikām republikas jau konkursā. Tur gan mēs ieguvām tikai 2. vietu, bet tāpat mums bija šis brauciens uz Eiropu un Parīzi. Bērniem tas bija ārkārtīgi liels stimuls. Katru gadu mēs piedalījāmies dažādos konkursos, ko organizēja klubs Māja. Klubā Māja iesaistījās no manas skolas jaunieši, un arī tagadējais Eiropas informācijas birojas, kurš arī organizēja šos pasākumus, un tā no 2002. gada mēs esam visu laiku iekšā Eiropā. Eiropas klubu 2008. un 2009. mācību gadā atdevu citai skolotājai, bet viņai nebija ļoti labi skolotāji, ļoti labi organizē pasākumus, arī patreiz, bet viņai Eiropas lietas nebija pie sirds. Tā ir jābūt sirdslietai. Bet ja? Kāpēc jūs atdevāt klubu citai skolotāji? Tāpēc, kad es domāju, ka viņa ir jauna, viņa iemācīsies ātrāk angļu valodu nekā es, jo tagad bija sadarbība ar citiem Eiropas klubiem visā Eiropas Savienībā, un man ir vācu valodas zināšanas, bet ne angļu valodas zināšanas. Un es atdevu tāpēc ar domu, ka viņi iemācīsies angļu valodu, bet neizdevās tas. Bet pa laimi turpinājās konkursi, un mēs es piekrītu vadīt skolas muzeju, izveidojām muzeja padomi, kura piedalījās visos Eiropas informācijas biroja organizētajos pasākumos un turpinājām darboties ar Eiropas jautājumiem. Neskatoties uz to, ka mēs esam. Un mūsu muzeja devīze ir mūsu šodienas darbi, ir rītdienas vēsture. Un tā mēs no tā laika, 2006. gads, kad jau mēs sākām ļoti aktīvi darboties kā eiropieši. Toreiz vēl nebija Eiropas parlamenta vēstnieka skola. Viss darbs bija katru gadu. Katru gadu bija Eiropas parlaments. Nāca man audzināmā klase, ko es ļoti gribētu pastāstīt. Es viņus audzināju no 5. klases, bet viņi bija tik ļoti greizsirdīgi uz Eiropas klubu, uz eiropiešiem, ka viņi darīja iespējamās blēņas, lai es tikai viņiem pievērstu uzmanību.
To viņa pēc tam pastāstīja, bet tā, ka viņa nokļuva vidusskolā, viņa ir uzņēma filmu par mani, un bija gadi, ka mēs 2 reizes braucām uz Strasbūru. Kā viņi strādāja, tas vispār nav izstāstāms, ja? Jo viņi redzēja visu to darbu, viņiem bija tā greizsirdība, bet viņi paši varēja visu strādāt, visu darīt. Un tad, kad nodibinājās Eiropas parlamenta vēstnieku skola, tā ir programma. Kad viņi nodibinājās? Šis ir 9. gads. Ja? Mēs tūlīt iesaistījāmies, protams, šajā programmā. Tā mēs līdz šai dienai esam tur. Varbūt jūs nedaudz tad arī, es paturpināšu par Eiropu un tā, varbūt jūs varētu pastāstīt, kā tad arī, cik sākumā bija tie Eiropas klubi, jo jūs jau minējāt to, ka mūsu skola bija viens no pirmajiem, ja ne pat pirmais Eiropas klubs Rīgā un Latvijā. Un kā tad aizsākās šis lielais tīkls, ka tas ir nonācis līdz tam, ka ir šāda Eiropas parlamenta vēstnieku skolas programma, kur jau ir nepateikšu precīzo skaita, bet vairāk 10 vēstnieku skolu. Labākais bija tas, ka tajā laikā bija regulāra man avīze, kas iznāca katru, es baidos pateikt no sākuma ļoti bieži, bet 2 reizes mēnesī noteikti, ja ne katru nedēļu, tieši par Eiropas klubiem. Iznāca arī žurnāli par Eiropas klubiem, jo tajā laikā jau tādas informācija tehnoloģijas kā mūsdienās nebija. Es nevaru pateikt precīzi, cik klubi bija, bet Ādaži ir viens no vecākajiem, Grobiņa ir viens no vecākajiem, ar kuriem mēs sazināmies, ar kuriem mēs kopīgi strādājām. Bauska ir, tad ir, bija, man ir arī vēl grāmatiņa par tā laika, es saku, toreiz izdeva ļoti daudz bukletus par, ja mēs varam šodien ieiet internetā un mums ir vietne Eiropas parlamenta vēstnieku skola, tad tajā laikā mūsu darbu publiskoja caur presi. Bet presi, kas bija speciāli priekš un veldīta Eiropas kluba darbībai. Jā. Skaitu es nepateikšu, bet diezgan daudz. Jā. Kāpēc iesākās programma? To es nezinu, jo tā programma iesākās visā Eiropas Savienībā. Tā nav Latvijas. Latvija iesaistījās tūlīt, jo Jolanta Bogustova, Ansis Bogustovs, viņi vēl bija studenti, kad es darbojos. Ansis Bogustovs kā reiz vadīja Eiropas konkursus televīzijā, jo agrāk bija konkursi tiešraidē televīzijā, lai tu varētu tikt uz Strasbūru, tev bija jānokļūt tiešsaistē televīzijā ar citu skolu, kur jautājumi tev bija konkrēti, kur tu nevarēji neko skatīties. Tāpat kā mēs arī darbojāmies debašu klubā, kurš bija ļoti, ļoti populārs tajā laikā, jo tas bija programma, kur apmaksāja ceļu skolniekiem. Liekas, ka Soros fonds tas bija, kas maksāja. Kā viņš aizgāja, tad jau tas darbība bišķiņa apsāk. Nevis par darbu maksāja, bet ceļa naudu maksāja jauniešiem, lai varētu nokļūt līdz tām vietām, kur ir sacensības. Tā bija viena arī no formām, kurās darbojās Eiropas klubi. Debats. Kāpēc jūs prāt mūsdienās vairs tās nav tik populāras? Vai tas ir šī finansējuma dēļ? Mainās. Dzīvē viss mainās. Finansējums mums, pieksim, arī aprāvās finansējums, jo es nevaru pateikt jauniešiem, jūs esat uzvarējuši skolā, jūs esat labākie, un tagad maksājiet 20 eiro, lai mēs tiktu uz Daugavpili. Ne visiem ķengarā gāja tāda naudiņa. Jā, tomēr tādi cilvēciskie jautājumi. Jā, tas, un aizvest es ar mašīnu nevarēju, tāpēc, kad cilvēku skaits bija jābūt 5, un 5, diemžēl, mašīnā nesalien ar šoferi vēl klāt. Jā. Vai jums vienmēr bijuši šādi
eiropiska domāšana. Kāpēc vispār aizsākās šis Eiropas klubs, vai jums bija kaut kāds konkrēts mērķis, ko jūs vēlējāties panākt sakarā ar Eiropu, vai arī jūs vienkārši gribējāt, lai bērniem ir kur iesaistīties? Man jāsaka tā, ka pirmais motīvs man bija, lai būtu kur iesaistīties. Tas bija svarīgākais, bet lai es arī darbojos komjaunatnē, lai arī es esmu bijusi Artekā, es esmu izbraukājis Padomu Savienību, es esmu vienmēr darbojusies projektos, kas bija saistīti ar Eiropu. Bija projekti, kur bija mūsu sadraudzības pilsētas ar Rostoku, ar Ščecinu, ar Kobi. Es esmu braukusi ar jauniešiem arī uz šīm sadraudzības pilsētām savā laikā. Man vienmēr ir bijis tas priekšstats, ka mēs esam Eiropa. Tāpēc mēs bijām Eirooptimisti. Jā. Sanāk, tas bija 2002. gadā. Jā. Superīgi. Kas ir varbūt tāda jūsu mīļākā un labākā atmiņa, kopš izveidojās šāds te Eiropas klubs, Eiropas kluba tīkls? Varbūt ir kaut kas, kas jums ir ļoti palicis atmiņā? Man bērni mainās. Un katru reizi man tas teiciens ir, par ko skolotājs meišs pa man smējās, ka viss vairāk es nebūs bērni, man nav ko strādāt. Tad nāk atkal jauni bērni, un atkal mīļi, un atkal labi. Un nāk, tev ir jāmainās līdz bērniem, ārkārtīgi jāmainās. Tāds skaistas atmiņas man ir no vieniem Ziemassvētkiem. Mēs un no tās, tie Ziemassvētki bija saistīti ar to reizi, kad Eiropas parlamentā jaunieši Eiroskolā balsoja par mūsu iestāšanos Eiropas Savienībā. Man vēl tagad ir tā, ka man nav vienaldzīgs, man vēl tā, ar tādu vieglu drebuli es atceros to Eiroskolu, kad visas valstis mūs apsprieda un balsoja, vai mūs uzņemt, vai mūs neuzņemt. Un tas nobalsojums un braukšana mājās, mēs braucām caur Vāciju, caur mazajām vācu skaisti izgreznotajām pilsētiņām. Tas skaistais emocionālais pacēlums, kad jaunieši nobalsojuši par iestāšanos, notiks arī pieaugušiem, vai mūs uzņemt vai neuzņemt Eiropas Savienībā. Un tās skaistās pilsētiņas, tā sajūsma jauniešiem par to, ka bija tik skaists pasākums, tas man vienmēr ir palicis atmiņā. Superīgi. Bet nedaudz arī varbūt paturpināt par pašiem jauniešiem. Kas ir varbūt kādas atziņas, ko viņi ir teikuši, kas viņiem visvairāk asociējas arī ar šo Eiropu? Vai ko jūs esat pamanījuši no jauniešiem, ka viņi iesaistās tāpēc, ka viņiem interesē tieši Eiropa, vai arī tāpēc, lai pamēģinātu kaut ko jaunu? Kas ir tas jauniešu dzinējs? Atkal katru gadu, ar katru gadu kaut kas mainās. Jūs neesat tie bērni, kas bija 2002. gadā, un jūs esat drosmīgāki, vairāk varoši, griboši strādāt, jūs vairāk ziniet, ko jūs gribiet. Toreiz vairāk vajadzēja motivēt, varbūt parādīt. Jūs jau ziniet, kas ir Eiropa, jūs jau esat bijuši, bet man vienmēr rada prieku tas, kad gan Erasmusā braucot, gan arī Eiropas parlamentu, kad katreiz ir kāds skolnieks, kas saka, es pirmo reizi braucu. Tagad jau tas ir arvien retāk. Tagad jau jaunieši zina, kas ir Eiropa, un jauniešiem varbūt motivē vairāk jau tā darbošanās, bet tajā 2002. 2004. gadā bērni pirmo reizi brauc ārpus Latvijas. Jo nevarēja jau braukt, nedrīkstēja jau braukt. Un tad, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un kad Schengen zonu, un kad mēs varējām braukt, mēs pirmos gadus stāvējām stundām uz robežām, jo robeža jau bija slēgta. Man tagadējie skolnieki saka,
Es te vienreiz teicu, ka es nevarēju nopirkt. Viņi saka, bet kāpēc jūs neaizbraucāt uz Eiropu? Es saku, bērniņ, tu saproti, ka nedrīkstēja braukt. Ka tu nedrīkstēji būt tālāk par Latvijas robežu. Un, protams, ka tie bērni, kas pirmo reizi brauc pāri Latvijas robežai, tā ir citi bērni, cits skatījums, arī man pašai cits skatījums. Es arī pirmo reizi tik tālu braucu. Ja? Tā kā jaunieši mainās. Vai nebija tādas situācijas, kuras, piemēram, jaunieši bija gatavi tā kā iemācīties šo jauno skatījumu, pastīties vairāk uz Eiropu, bet, piemēram, ģimenes nedaudz atturēja no tā, jo bija tāds varbūt nelielas bailes, jo padomju vara tomēr vēl... Nē, man nekad negadījās, bet gadījums viens bija tāds, kas ļoti atkal ļoti skaista eiro skola. Tā bija skolotājas Spalvas klase audzināmā, kura brauca visa klase, jo viņi paši bija atraduši, kad ir konkurss, viņi bija gājuši uz centrālu tirgu, bija filmējuši, bija taisījuši materiālus, iesūtījuši paši bez neviena skolotāja vadības, vienkārši es viņam mācīju gan vēsturi un politiku tajā laikā, filozofiju, un viņi uzvarēja konkursā un atnāca pie mums un teica tā, mēs esam uzvarējuši konkursā, vai jūs mums nepalīdzētu aizbraukt. Un tad viņi paši vēl maksāja klāt, mēs apbraukājām 9 valstis. Un mēs tikām tieši uz 9. maiju, uz Eiropas dienu. Ļoti skaists pasākums, kā emocionāli, kā tas puisis, kas vadīja šo konkursu, nesa Latvijas karogu Eiropas parlamentu toreiz ārpusē, jo ļoti skaista saulaina diena bija, bet man nav bijis neviena tāda gadījuma, ka kāds būtu kaut kur, kaut ko, nekad. Jā. Jau kaut kā ļoti, mums bija ļoti latviska skola, ne par velti mums direktoru Ozolu noņēma no amata tajā laikā, kad vēl nedrīkstēja tik brīvi runāt, kad sākās pārēj 86. man liekas, vai 7. gadā viņi noņēma. Es precīzi gadu nepateiktu. Jā. Nē. Te bija ļoti latviska skola, ļoti latviska. Mēs lepojamies, ka mēs esam vienīgā latviešu skola Ķengaragā. Tagad mēs esam daudz nacionāli, bet tad nē. Tajā laikā tas bija kaut kas tāds tas bija, iespaidīgs. Jā, ļoti un ārkārtīgi jaunieši ārkārtīgi centās izrādīt, ka viņi ir latviešu skola. Pat 23. augustā pie brīvības pieminekļa ir viens tāds kadrs, kur aizturēja vienu jaunieti, un tas ir no mūsu skolas. Viņa meita arī beidz mūsu skolu. Jā. Viņš vēl rakstīja zinātniski, toreiz pētniecisko darbu, ne zinātniski pētniecisko darbu, arī par Latvijas armiju. Man ir saglabājies, ar roku vēl rakstīja. Jā. Tagad grūti uzrakstīt ar datoru, un tad rakstīja roku līdz 80-70 lapas pusēm. Bet par latviskām tēmām. Iespaidīgi, jebkurā gadījumā. Var priecāties un lepoties. Es tad uzdošu jums vienu no pēdējiem jautājumiem. Vai jums ir bijis kāds tāds mērķis, konkrēts, lielākais mērķis, ko jūs esat gribējuši sasniegt, vai nu kā skolotāja, vai kā pulciņa koordinātora, ko jums ir izdevies sasniegt, vai arī atkal neizdevies? Man tāds mērķis kaut kāds speciāls, man ir vienmēr mērķis bijis atrast, strādāt, darboties gribošus skolniekus, skolēnus, jāsaka pareizi laikam, jā. Un es parasti tā, ka es uzlieku aci jaunām klasēm un saku, tu darbosies, tev jādarbojās. Brīvprātīgi piespiedu kārtā. Brīvprātīgi piespiedu kārtā. Es kaut kā jūtu saikni ar atsevišķiem audzēkņiem. Šeit nerunāsim to jautājumu, kāpēc, bet es jūtu, kuri man, es jūtu, ka viņi var strādāt un viņi ir spējīgi, bet jāsaka tā, ka
man tāds speciāli mērķis, man ir vienmēr mērķis, lai būtu rezultāti ne jau braucienu ziņā, bet lai es redzu, kad ir prieks par sasniegtiem rezultātiem. Man ir prieks par kaut kā vakar, ka es satiku savus bijušos audzēkņus, kas ir universitātes profesori, ka es redzu, kad jaunieši aiziet tālāk dzīvē, viņi ka kaut ko sasniedz. Man tas ir lielākais prieks, kad es redzu, man ir prieks par to filmu, ko man kādreiz uzņēma, kur viņi teica, kad skolotāji saka, ka tas ir pēdējais gads, bet mēs zinām, ka darbs turpināsies un laikam jau būs pagājuši 20 gadi pēc tās filmas, ne, laikam 18 vēl tikai, ja? Bet man vienmēr ir, man ir liels prieks nākt uz skolu. Un lielām grūtībām aiziešu pensijā. Jā. Un ja jūs nebūtu skolotāja vai pulciņa vadītāja, kā jums liekas, kādā profesijā jūs būtu? Vispār nevar iedomāties. Es teicu sākumā, ka no 5 gadu vecuma es teicu, es būšu skolotāja. Jā. Pat nav ne mazākā, noteikti par organizātoru, kaut kādu pasākumu organizātoru. Noteikti man ļoti patīk direktoru vietnieks audzināšana darbā. Es nožēloju to momentu, kad man šajā skolā piedāvāja šo amatu. Es atteicos. Jā. Es domāju, mācīt labāk priekšmetu. Man ļoti patīk. Es, protams, mums ir tagad skolotāja Irīna Marozova, kurai vairāk, teiksim, pie sirds ir karjeras jautājumi. Es noteikti šajā amatā strādājot iepīt iekšā Eiropas jautājumus, jo citā, teiksim, piemēram, 3. ģimnāzijā, tas ir Jēkabpils ģimnāzijā, kur es braucu ar citiem skolotājiem vai direktoru vietniekiem, ja. Man, jebkurā gadījumā es būtu organizators. Varbūt arī kaut ko citu organizētu, es nezinu, bet par direktoru noteikti nekad. Pārāk daudz darba? Ne. Mans raksturs neatbilst. Es esmu pārāk autoritāra režīma, tāda kategoriska, direktoram jābūt demokrātiskam. Mums direktori ir ļoti labi, viņi prot sastrādāties gan ar skolniekiem, gan ar skolotājiem. Nu tad nobeigumā, kāds jums ir novēlējums skolēniem? Es jau to saku stundā un teikšu tagad. Mācīties un dzīvē strādāt to, kas ir sirdsdarbs. Neskatīties uz naudu. Nauda nāks. Nauda nāks. Galvenais ir, lai darbs patīk. Lai patīk tas, ko dara. Lai mīl to, ko dara. Lai neiet uz darbu kā uz slogu. Noteikti tikai atrast to, kas patīk dzīvē. Un ko jūs ieteikt tiem, kuri nezin, ko viņi grib darīt? Jo mūsdienās ļoti daudz skolēni, kas ir 11. 12. klase un vēl joprojām nezin, ko tad tālāk darīt. Es ar savējiem aizgāju uz Jēzus baznīcas ielas. Tās taču nav. Viņiem mainās nosaukums, kur ir ārkārtīgi labi daudz testi. Ļoti daudz personālie testi, kurus iziet nevis vienu, bet vairākus. Mēs tur veselu dienu strādājām dažādiem testiem, kur var noteikt, kas tev ir. Un tie jautājumi ir tik provokatoriski, ka tu atbildi to, ko tu domā, un absolūti, teiksim, nebija tie jautājumi tā, ka tur parādītu, kad man jābūt skolotājai. Es arī pildīju, bet beigās man iznāca, kad man vajadzētu strādāt ar jauniešiem. Es domāju, ka noteikti sevi ir jāpārbauda dažādiem testiem, kur sevi pārbaudīt, izpētīt, paskatīties, kas tev padodās, ko tu vari. Jā. Nevis tikai uz naudu skatīties. Nauda nāks. Nauda nāks, ja darīs to, ko mīl. Jā. Paldies jums, skolotāji. Tad uz šīs nots arī daram, kas jādara, daram no sirds. Un beigsim šo te pirmo epizodi. Lai jums veicas.